Kas bija tālāk, kur jūs sasniedzāt visādus tur viens rekordiņš, otrs rekordiņš, jūs tur tā trenējāties un visu to. Jā, kas notika tālāk, līdz kuriem grieztiem tu izaugi? Sākās Covid, mums ritīgi labi gāja tieši sākoties, tāpēc, kad mēs jau nenormāli daudz mārketingā arī tajā laikā, pat kompānija investēja. Jā. Mēs cieši strādājam kopā ar mārketinga komandu, līdz ar to viņiem uzreiz bija ritīgi labs feedbacks. Vienkārši, ja pārdevējs vienkārši to, ko viņš dzird zvanā, ko klients nesaprot vai ko mārketings tur dara ne tā, tu uzreiz izstāsti, viņi uzreiz var izmainīt, kas ir ritīgi ideāli. Tad Covid laikā mēs vienkārši uzskēlojām reiz 2, reiz 3, pilnīgi visu to, ko mēs mēnesī. Mēs nevarējām mēnesī tur 200, mums bija mērķis 250,000 pārdot pa mēnesi visai komandai, 18 cilvēkiem, iedomājos vienkārši. Un pēkšņi nākošajā mēnesī mēs vienkārši pārdodam 600,000, pēc tam 900,000, kas ir vienkārši, gandrīz reiz 4 to, ko mēs bijām uzstādījuši. Un tad vienā brīdī mums tur sākās vienkārši iekšā ČP. Es droši vien par to nevaru runāt, bet es par to runāšu. Es neko tādu konkrēti neteikšu. Bet vienkārši vadība izdomāja, ka viņi grib noņemt komisiju nost uz atpakaļējošu laiku. Tā kā mums bija 12,5%, tad bija 10%, tad ar aizbildinājums ar to, kad sākās Covid, vienkārši tagad būs 8%. Un tad, kad tu strādā tādā darbā, vienkārši, kad tu saproti, ka mēs tik daudz naudu nesam viņiem iekšā, un ka bez mums nekas nenotiek, vienkārši tu vairāk neļauj sev kāpt uz galvas. Mēs vienkārši visu komandā, viss notika online. Mēs pilnīgi viss mums Telegram grupā, tur Slack kanāli un tā tālāk. Tā kā iedomājies vienkārši, es runāju par situāciju, kurā tie 18 cilvēki strādā katrs no savas valsts. Un tad vēl nebija viss tik, tā kā Covid laiks, kad visi strādāja no mājām. Mēs strādājām no mājām, pirms vēl tas bija stilīgi. Un vienkārši to, ka viņš gribēja samazināt mums komisiju, mēs vienkārši izdomājām, mēs neesam mierā, mēs nostrādāsim vēl vienu mēnesi, vienkārši iesim visprojām. Pagāja mēnesis, mēs dabūjām komisiju par iepriekšējo mēnesi, un pēdējo mēnesi mēs nostrādājām bez maksas, dabūt iepriekšējo. Vienkārši visu komandu pateicām, we quit. Jā, viss tā arī izdarīja. Un viss, un vienkārši, 18, iedomājies, tev vienā dienā ir tā kā closer, kur katru dienu ņem zvans vienkārši non-stop, un pēkšņi tev nav neviens vairāk. Jā. Zini, ko es pēc tā gribēju vēl tā prasīt, ja tu iepriekš, pieņemsim, tev bija kurs grāmatas, tad tev tās mācība, tu biji visu kaut ko tu mācījies, pielietoja dienā, tad pēc tam, kad tu aizgāji tajā London Real, vislielākās tās mācības bija vienkārši starp jūsu starpā, kur pārdeva no tām lomu spēlēm un no saprast, kas ir šobrīd tās problēma un problēmu atrisināt, vai arī tu turpinājies, gāji kaut kādos vēl kursos grāmatas un kaut kas tāds? Jā, vairāk tieši problēmu atrisināt. Jā, tad... tā kā tieši savā starpā tajā komandā tu 18 cilvēku. Jā, jo zin kā, tas īstenībā, es nezinu, kāpēc daudz komandas to nedara, vienkārši un vispār pārdošanas apmācības kā tādas iekšēji nekad nenotiek. Bet katram ir sava pieeja. Mums bija tā, ka es pa nedēļu klausījos kādas 2-3 zvanus no saviem citiem pārdevējiem. Vienkārši katram ir savs stils, katrs savādāk runā, katram savādākas vērtības ir un tā tālāk. Es, piemēram, varu ritīgi labi iedzināties biznesa problēmā. Man tur kolēģis, viņam labāk sanāk vienkārši personīgi izrunāties to cilvēku. Tur, kas tev attur, tur kāds iekšējais bailes un vispārējos sarunāt un ne. Es varu vienkārši tur pa punktiem salikt loģiski, skaties, reku, tev ir šitik daudz, tev vajag šitik, vai ne? Kā pie tā tikt? Ting. Cilvēks, izklausās interesanti un visu, mēs tādā veidā tiekam pie rezultātu. Viņi atkal savādāk. Un tad, kad tu klausies, vienkārši kā viņi to dara, tu visu laiku viens no otru mācās, vienkārši plus vēl tas, kad es dienā citreiz ņēmu kaut kādas 10-12 zvans, man nemaz nebija laiks klausīties vēl kaut kādas podkāstus vai vēl citas lietas. Sanāk, ka mēs tik daudz viens no otru mācījāmies, ka vienkārši nekas cits nevajag. Tas ir interesanti. Es arī domāju, kaut kādā posmā, viens man liekas, tu vari iesprūst īstenībā pie tās mūžīgās mācīšanās un, mūžīgi mācies, kaut ko pielieto un tu redzi, īstenībā tev var būt tāda iespēja, kur tev tā komanda un cilvēki apkārt, tu vēl joprojām esi varbūt iesprūst tajā, ka pagaiz grāmatu un kursu, jā. Yeah. Bet tev patiesībā uz vietas te ir vislabākais, ko tu vari paņemt tajā. Jā. Un tas pats arī ar tām pašām grāmatām ir, kad daudz cilvēku laiku lasās grāmatas, un, piemēram, tā sākot bija tajā reatonā. Es
es kaut kādu pirmo pusgadu lasīju tās grāmatas, vienkārši skatos sev tajā bankas kontā, nekas nemainās. Kāds sakars? Lasu grāmatas, bet bankas kontā nekas nemainās. Jā, bet tajā brīdī, kad tu vienkārši sāc apzinātāk domāt par to, ka, bet cik daudz es no tā mēģinu, un tu vienkārši sāc tiešām likt lietā, sāc mācīties saprast, tad tu saproti, redz kā. Jā. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu. Mani sauc Monta Viljamsona, un jau 3. gadu es šos izaicinājumus vadu 21 dienu garumā no 1. janvāra. Mēs satiekamies, veicam ikdienas uzdevumu, kas tevi ved pie tava sapņu. Tavs sapnis, varbūt tu to vēl nezini, bet pavisam drīz jau uzzināsi, jo es tev iedošu uzdevumus, kas aizdīs tevi pareizajā virzienā, dos soļus, un 21 dienas laikā iespējams arī tu sasniegsi to, ko sen bija atlikusi.